Sveicināti! Mani sauc Inders Kraģis, un es esmu tavs skolotājs šajā mācību priekšmetā publiskā uzstāšanās. Lai mēs būtu tādi mazliet tuvāk pazīstami, nestoties to, ka mūsu komunikācija notiek tiešsaistē, es vēlētos dažos vārdos iepazīstināt ar sevi, lai tev būtu priekšstats par to, kas es esmu arī kā cilvēks, ne tikai skolotājs. Man patīk dažādas lietas. Pēdējā laikā es esmu rūpīgāk pievērsies savas veselības uzlabošanai, braucu ar velosipēdu, precīzāk sakot, treniņa riteni. Trenējos, ņemu dažādus vingrošanas uzdevumus, kas ir arī elpošanai, lai sakārtotu un uzlabotu arī savu elpošanu. Daudz interesējos par dažādām lietām, ne tikai par veselību, bet man ir ļoti svarīgi būt cilvēkam, kurš ir ne tikai ļoti zinošs un prasmīgs, bet kurš spētu arī nest kaut ko, nu, kaut kādā mazlietiņā. Jo varbūt pasaule man neizdosies izmainīt, bet kaut kādā mazliet nest kaut kādu gaišumu vairāk šajā pasaulē. Un tāpēc es ceru, ka arī tev, mācoties šajā mācību priekšmetā, izdosies pilnveidot savas publiskās runas prasmes, kļūt pārliecinātākam vai pārliecinātākai, justies droši citu cilvēku priekšā vai drošāk, jo īstenībā citreiz saka, ka introvertiem cilvēkiem ir grūtības komunicēt. Bet, ja godīgi, es pats esmu introverts cilvēks, un es esmu iemācījies caur gadiem runāt publikas priekšā. Esmu ar izglītību saistīts gan kā skolotājs, gan dažādu projektu vadītājs jau vairāk kā 15 gadus. Savulaik arī Rīgā vadīju pats savu mākslas studiju, bet tagad jau kādu laiku strādāju šajā skolā un priecājos, ka varēšu dalīties savā pieredzē. Es esmu ļoti atsaucīgs kā skolotājs un priecāšos, ja gadījumā tev būs tas nepieciešams, ka tu sazināsies ar mani. Droši to var darīt, uzdot kādus papildu jautājumus, jo šie mācību priekšmets tiek apgūts balstoties uz iepriekš sagatavotiem materiāliem. Arī šis video ir iepriekš ierakstīts, un tāpēc, lai es varētu tieši palīdzēt tieši tavā situācijā, droši vari man atrakstīt, izstāstīt, kāda ir situācija, uzdot kādus papildu jautājumus, bet es arī ļoti priecāšos no tevis saņemt tos mācību darbus, kurus mēs veiksim šī priekšmeta ietvaros. Tie būs ļoti radoši, varbūt tev šitīs arī kā tādi izaicinājumi, bet es aicinu no tiem nebaidīties, jo tas ir ieguldījums tieši tavā nākotnē. Labākā nākotnē, jo ja mēs iemācāmies runāt publikas priekšā, tas ļoti daudz palīdz mums tālāk visā dzīvē, jo galu galā mēs dzīvojam pasaulē, kur mēs neesam vieni paši, bet mēs esam tādā, vairāk vai mazāk nemitīgā komunikācijā ar citiem cilvēkiem, un tāpēc prasme komunicēt, sadarboties, prasmīgi runāt, pārliecināt, aizraut, prasmīgi informēt un tā tālāk. Un tās visas ir tādas saskarsmes prasmes, kas ir ļoti, ļoti būtiskas, un es pat uzdrošināšos teikt, izšķirs tavu nākotni. Tāpēc katrs skolotājs jau priecājās par savu priekšmetu, bet es gribētu uzsvērt, ka šis tiešām ir viens no vissvarīgākajiem priekšmetiem. Varbūt nevis vispār, bet tieši tavai nākotnē. Un tāpēc es ļoti priecāšos, ja tu nopietni pieies tam un uzcītīgi pildīsi tos uzdevumus, kurus es tev piedāvāšu. Un aicinu arī izpildīt uzdevumus, kas ir tādi kā jautājumi pārdomām, dziļākai izpratnē, kurus es arī būšu pievienojis tad starp šiem mācību priekšmeta materiāliem. Vēl jāpiebilst, ka es esmu arī komunikācijas treneris jau daudzus gadus, un arī ik pa laikam strādāju ar ļoti dažādiem klientiem. Bieži tas ir darbs arī lielās grupās, kur es mācu cilvēkiem par prasmīgu komunikāciju, publisku uzstāšanos, prezentāciju vadību.
Un savu pieredzi esmu apkopojis arī vairākās grāmatās, no kurām viena tātad ortoru meistarība, kura 21. gadā, tātad 2021. gadā izdeva izdevniecība Jumava. Šī grāmatiņa tika ļoti atzinīgi novērtēta, tāpēc mēs izdevām pat vēl vienu reizi, un es zinu, ka to izmanto arī visā Latvijā cilvēki, kas interesēts par komunikāciju, kas apgūst komunikāciju. Tāpēc šī grāmata, nu, es to neteikšu, ka tas ir tā kā obligāti tev jāizlasa, un tas ir tā kā tāds galvenais mācību līdzeklis vai kas tam līdzīgi. Pat vienkārši es gribu to uzsvērt, ka man arī ir tātad šāda pieredze, un ja tev ir interese uzzināt vairāk, tad šo grāmatu oratoru meistarība, publiskā runa teorijā un praksē, es tev noteikti iesaku, nu, vismaz pašķirstīt to, kas tev vairāk interesē, arī izlasīt. Paldies, ka tu uzklausīji mani. Es ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība šajā mācību priekšmetā. Un, kā jau es teicu, priecāšos atsaukties, ja nu gadījumā tev ir kādi jautājumi, pārdomas, varbūt kādi ieteikumi arī, lai šo mācību priekšmetu uzlabotu, nu, to saturu, droši dod man ziņu. Paldies! Tātad es esmu Indars Kraģis. Esmu tavs skolotājs šajā mācību priekšmetā. Lai tev forša un izdevusies diena, un tad jau uz tikšanos nodarbībās.